Sveicināti, dārgie draugi! Gribu padalīties, kā ir pagājušas 10 dienas ceļā pa Spāniju. Šodien ir tas brīdis, kad ir pagājušas 10 dienas tieši, un nobraukts ir kaut kur 1500, varbūt 50 kilometri pa šīm 10 dienām. Nu, kā gāja? Nu, gāja ļoti labi, ļoti viegli, jo pateicība, protams, ir mūsu oligarhiem, kuri atbalsta šo projektu, un tāpēc nebija pilnīgi nekāda problēma. Mums jāsaprot, draugi, ir vienu lietu, kad gar visu priekrasti ir viesnīcas, miljonāru un miljardieru mājas, ļoti skaisti, visi ir apmierināti, braukā labām mašīnām, labu transporta līdzekli, dzer garšīgus kokteļus. Atveldzēts vīns 1812. gada. Tā kā, nav nekāda problēma, un tāpēc, kā jums jāsaprot viena lieta, kad es braucu 100 kilometrus, un pēc tam es atpūšos. Un pēc 100 kilometriem ir konkrēta viesnīca jau sagatavota, mani jau tur gaida, jo pateicība oligarhiem viņi visi ir parūpējušies tajā visā distancē, jau ir sarunājušas konkrētas viesnīcas. Ik pēc 100 kilometriem es apstājos tur, man tur sagaida uzreizām, aizved uz numuriņu, masāžas, spā, kamēr lādējās baterija. Tādā veidā es atpūšos, relaksējos tur vēsumā, atpūšos, padzeros, pāēdu, kvalitīvus ēdienus, jūras veltes, ideāli vienkārši sakot. Pateicība oligarhiem vēlreiz atzīmēju, vēlreiz. Un pēc tam, kad baterija palādīsies kādu 4 stundas, tad es braucu vēl 50 kilometrus, varbūt 70 kā garastāvoklis. Un tad attiecīgi ir posmā vēl viena viesnīca, jo jāsaprot, ka visa piekrasta ir vienās viesnīcās gandrīz ar maziem kaut kādiem tādiem starpposmiem. Principā viss ir ļoti smuki apbūvēts, miljardieri ir parūpējušies, lai tautai būtu labi. Un tur tieši tas pats man atkal sagaida, atkal masāžas, ēdieni, izgulda mani. Tad es no rīta pamostos, un viss notiek tieši tāpatās. Jau pēc nākamajiem 100 kilometriem jau ir cita viesnīca, jau ir sarkanais paklājs, portie jau tevi sagaida ar ļoti lielu smaidu, spiež tev roku, saka, ka liels prieks tevi redzēt ir. Viss gods un slava Jēzum Kristum, un tā visu laiku. Vēl viena lieta, ja gadījumā salūst ritens, tad ir arī oligarhi ir parūpējušies par to, ka man blakus vienmēr brauc mašīna. Mašīna, tehniskā mašīna, kur cilvēku uzreizām ar speciālu aprīkojumu momentāli neutralizē. 4 reizes bija riepas caurus, tā kā viņi to visu saremontēja, es tikmēr varēju pasēdēt, atkal padzert vēsā mašīnā limonādi, un tādā stilā pagāja 10 dienas. Ļoti skaisti. Atpūtos pludmalē, peldējos, tā kā priekšā izskatās, kad ir vēl kādas 30 dienas. Principā būtu jau labi, ja tā būtu. Labi, izstāstīšu īstenībā. Īstenībā ir tā, es te pie baseina 7 zvaigžņu viesnīcā. Īstenībā ir tā, kā ir īstenībā, kad pirmajā dienā pēc pirmās dienas brauciena es konstatēju, ka nav kur gulēt. Viesnīcas ir aizņemtas. Hostels man galīgi necepīja tāda lieta kā hostels, nekad tur neesmu bijis un negribētu arī tur nokļūt tajā hostelī šausmīgajā. Bet, vajadzēja uzlādēt bateriju, prasīja, vai ir iespējams uzlādēt bateriju pie viņiem vismaz. Viņi teica, ka nav, ka vajag būt šitam te apmeklētājiem. Es domāju, ka jāupurē ir visu, īsāk sakot, jāpaņem tas hostels, lai varētu to bateriju uzlādēt. Viņi teica, ka arī hostelī nav vietas. Tad es jutos tieši kā Jēzabs ar Mariju, kad viņi neatrada vietu Jēzum, kur piedzimt Jēzum.
Un tāpat līdzīgā kūtiņā, īsāk sakot, uz kaut kādiem no šitiem te es pārgulēju, tur pie pludmales. Turpat arī bija lādētājs. Un tad otrā naktī, kā lai saku, otrā naktī jau es sāku ņemt kaut kādus kempingus, tad man bija labi cilvēki, kas man uzaicināja ciemos, pārgulēt. Principā es bāzējos pa kempingiem, ēdu, kas pagadās, īsāk sakot, kas ir, tu ēdu, ir kaut kas kempinga apēdi, brauc garām kaut kādam benzīntankam, kaut ko iekoš, tāds gavēns. Varētu teikt, tāds normāls gavēns no normāla mājas ēdiena. Pārtiekam no pusfabrikātiem kaut kādiem, no kaut kādām maizītēm, no kaut kādas gaļas jau sagrieztas gabalos. Un tādā veidā mēs braucam, ir forši, pludmales visu laiku ir aprīkotas, tur var apstāties. Es parasti tā arī 100 km nobraucu, atrodu kādu pludmeli, normālu barčiku, tur es pievienojos. Gribētu pateikt, ka Spānijā nav pārāk tādi atsaucīgi cilvēki uz lādēšanu. Kaut gan viņiem tā elektrība pa brīvu, bet viņi tā negrib īpaši dalīties ar to elektrību. Cik tas akumulators tur noēdīs 18 centus, maksimums 10. Bet nu viņi tā negribīgi, tāpēc tā sanāk. Un tad tikmēr es dzīvoju pa jūriņu, peldos, sauļojos, kaut ko varbūt pabaudu no bāra. Un tādā veidā mēs kustamies uz priekšu. Ar dievpalīgu varētu atzīmēt. Tā kā vēl viss ir priekšā. Gribu pateikt, kāds reizes laikam 4 esmu gribējis braukt uz mājām, man ir apnicis. Man liekas, ka nevis tā, kad apnicis, citreiz nāk vienkārši kaut kādu pārbaudījumu virsū, kur es nezinu risinājumu. Bet es tikai tas iemācījies, kad vajag pagaidīt bišķiņ, sagaidīt to risinājumu, to gudrību. Piemēram, vakar man bija baigākais erors, jo es sapratu, ka Francijā tā priekrasta nebūs tā apbūvēta ar viesnīcām, kā viņi ir Spānijā. Tur būs vairāk klinšainie momenti, un kur es uzlādēšu tur. Es zinu, kā ir pa serpentīniem braukāt, ka tur nekā nav, un tur tā Spānija izskatās iekšieni, viņi ir šausmīgi nabadzīgi, viss tur sabrucis ir, un tad sajūta, ka tur vispār viena cilvēka nav, tu brauc cauri tādiem izmirušiem miestiem, īsāk sakot, un tāda sajūta, ka tie zombiji iznāks ārā tādi no kaut kurienes, tādi galīgi nekādi, zini. Un sāks te uzbrukt, apmēram tāda sajūta tur ir. Viss tukšs, iznīcis, tur šausmīgi, īsāk sakot. Tās pārējas ir, no pludmales uz pludmales. Un tu atkal iebrauc iekšā. Forša vieta, atkal miljonāri, miljardieri apkārt ir un viss ir kārtībā. Esam atkal brauc kaut kur prom, atkal viss tas izmirums. Un es vienkārši tā vakaru sanervozējos, es domāju, ka Spānijā mani gaida, kad tajā Francijā man gaida tas izmirums, baigi negribējās redzēt, nezināju, kur es lādēšos. Bet tad kaut kādīgi Dievs man stiprināja, kad ir 600 šitie te kempingi gar malām, ka var viņos braukt un lādēties. Tā kā rītā es domāju, ka es jau šķērsošu Francijas robežu. Un tā kā viss gods un slavi ir Jēzum Kristum. Ir arī labi cilvēki, protams, kas man ar finansēm arī ir palīdzējuši ceļā, mani pat nepazīstot. Tā kā paldies viņiem, paldies visiem līdzjutējiem, paldies arī visiem skauģiem. Tā kā lai Dievs jūs svētī. Jēzus vārdā turpināsim uzvarēt. Amen.